Reinkarnācijas mācība. Sveiki, draugi! Turpinam lasīt no Swami Kriyanandas grāmatas Sevis atklāsmes esence. Šodien 9. nodaļa – Reinkarnācijas mācība. Paramhansa Yogananda teica: kāpēc piedzimst bērns ar kroplību? Tikai reinkarnācija var izskaidrot šo faktu apmierinoši. Cilvēki redz to kā jauku, nevainīgu bērniņu, bet kādā iepriekšējā dzīvē šī personība noteikti ir pārkāpusi Dieva likumu. Šis pārkāpums atņēma viņam labu kāju apziņu. Tādēļ un dēļ tā, ka prāts kontrolē ķermeni, kad šī persona atkal iegāja fiziskā ķermenī, viņš nespēja radīt perfektu kāju pāri un piedzima sakropļots. Kāpēc kāds piedzimst garīgi atpalicis un cits inteliģents? Dievs būtu ļoti netaisnīgs, vai ne tā, ja viņš ļautu šādām lietām notikt bez iemesla, bet ir iemesls. Jo tas, kas esam šobrīd, ir rezultāts mūsu pašu darbībām dažādos laikos pagātnē. Savās dvēselēs esam nemirstīgi, bet savās personībās nevaram atgūt šīs nemirstības apziņu, kamēr mūsu cilvēciskās nepilnības visas būs noberstas. Strādāt ar sevi ir kā kalt un pulēt nost lieko statujas akmeni, kamēr tēls, kas bija apslēpts, ir atklāts visā tā pilnībā. Mācības jaunpienācējs. Kādēļ mums ir jāreinkarnējas? Ja mēs visi nākam no Dieva, tad kāpēc pēc nāves mēs vienkārši nesaplūstam atpakaļ viņā? Paramhansa Yogananda. Ja mūsu individualitāte izzustu mirstot, tad mēs patiešām saplūstu. Bet ego veido fizisko ķermeni. Tas ir cēlonis, nevis sekas mūsu fiziskajai piedzimšanai. Ego ir astrālā ķermeņa elements, kas tiek paturēts pēc fiziskās nāves. Fiziskais ķermenis ir tikai ego projekcija materiālajā pasaulē. Dievs nevar tikt sasniegts ar tik vienkāršu darbību kā nomiršanu. Nomirt ir viegli, bet ir ļoti grūti sasniegt to augsto apziņas līmeni, kurā dvēsele var saplūst ar bezgalību. Ko patiesi pasaulīgie cilvēki darītu, ja viņi tiktu konfrontēti ar šādu iespēju? Ko viņi darītu, tā skaitā arī debesīs? Viņi par visu sūdzētos un turpinātu strīdēties un cīnīties savā starpā, tāpat kā viņi to darīja uz zemes. Un šajā procesā viņi pārvērstu pašas debesis par vēl vienu veidu elli. Pēc nāves personas dabas pamata tendences paliek tādas pašas, kā tās bija uz zemes. Al Capone, gangsters, pēkšņi nekļuva par eņģeli, pamatot šo eksistences plakni. Noziedznieki patur savas ļaunās tendences, līdz viņi paši tās izstrādā, iespējams pēc inkarnācijām un pēc daudzām smagām mācībām. Līdz viņu skopums, piemēram, tiks pārvērsts par vēlmi palīdzēt citiem, viņu nelikumības par vēlmi ievērot likumu, viņu nežēlība par laipnību pret visiem. Jaunpienācējs. Kas liek ego reinkarnēties? Yogananda. Vēlmes. Vēlmes redzi vada enerģiju. Kamēr persona vēlas zemes lietas, viņam ir jāatgriežas šeit, kur vienīgi viņa vēlmes var tikt piepildītas. Ja viņš alkst cigaretes, automašīnas vai naudu, astrālā pasaule nevar sniegt viņam šīs lietas. Viņam būs jāatgriežas uz zemes, kur šīs lietas var iegūt. Māceklis. Vai katra uz zemes radīta vēlme ir jāpiepilda šeit? Yogananda. Nē, tīras vēlmes ne. Piemēram, ilgas pēc skaistas mūzikas, plašas ainavas, harmoniskām attiecībām. Šādas vēlmes var tikt labāk apmierinātas astrālajā pasaulē, nekā šajā nepilnīgajā materiālajā plaknē. Daudzos gadījumos vēlme radīt skaistumu šeit uz zemes ir dēļ dziļāk nekā apzinātām atmiņām par skaistumu un harmoniju, kas pieredzēta astrālajā pasaulē. Viesis. Cik daudz dvēsele pieredz no savas dzīves astrālajā pasaulē? Vai tā tur paliek vairākus gadus pēc fiziskās plaknes pamešanas? Meistars. Tas atkarīgs no tavas garīgās evolūcijas pakāpes. Materiālistiskas dvēseles. Es lietoju vārdu dvēsele šeit tādā pašā nozīmē kā tu, lai gan patiesībā dvēsele ir vienmēr perfekta.
Tā ir ego apziņa, kas tiek pārņemta līdzi astrālajā pasaulē. Materiālistiskas dvēseles ir tik ļoti hipnotizētas ar to, ko tās uztver kā matērijas realitāti, ka tās ir nejūtīgas pret smalkākām eksistences sfērām. Šādas personas pēc nāves iekrīt dziļā miegā. Ja tās vispār pamostas vēlāk, tās var attapties tumsas vai pelēkas miglas ieskautas. Tās nezin, kur atrodas. Ja uz zemes tās dzīvo ļaunas dzīves, tad tās var ciest no murgiem un būt dēmonu mocītas. Pēc kāda laika tās atzimst jaunā ķermenī, lai turpinātu ilgo rāpšanos pretīm garīgajai apgaismībai. Tie ar vairāk garīgām tendencēm turpretīm, caur viņu likumīgajiem darbiem un nosliecēm attīsta intuīcijas pakāpi. Tādēļ viņi ir vairāk jūtīgi pret šo citu pasauli pēc nāves un spēja apzināti izbaudīt tās skaistumu. Esot pacēluši paši savas vibrācijas ar labiem darbiem, viņus pievelk augstākas vibrācijas astrālajā valstībā. Tās dvēseles īpaši, kas šajā dzīvē ir meditējušas kaut nedaudz, pēc nāves nonāk dižena skaistuma reģionos. Arī tie, kas svērtējuši pienākumu un patiesumu pāri fiziskajai eksistencei, nonāk augstākos reģionos. Viesis. Vai pat kareivji, kas miruši kaujā, nonāk debesīs? Meistars. Ja viņi mira par pienākumu un patiesību. Viesis. Kādas ir debesis? Meistars. Ir divi veidi debesis. Tās, par ko vairums cilvēki domā, ir tās, kas veido augstākos astrālās pasaules reģionus. Patiesās debesis un tās, uz kurām Jēzus bieži atsaucās, ir vienotības ar Dievu stāvoklis. Astrālajās debesīs, kā Jēzus aprakstītās, ir daudzas savrupmājas, jeb vibrācijas līmeņi. Tās ir līdzīgas šai materiālajai pasaulē, jo šī ir projekcija no tām smalkākajām valstībām. Astrālās debesis tomēr ir bez neskaitāmām šīs rupjākās eksistences plaknes nepilnībām. Debesis nav tur augšā, kā cilvēki bieži iztēlojas. Tās ir mums visapkārt. Tās ir tepat aiz mūsu fiziskās redzes. Es to redzu visu laiku un pavadu daudz sava laika tur. Tā ir plašs visums, ko veido skaistas gaismas, skaņas un krāsas. Salīdzinājumam materiālās plaknes krāsas ir ļoti blāvas. Debesu skaistums ir kā vismirdzošākais saulrietis, kādu tu esi redzējis, un pat vēl daudz skaistāks. Tur astrālajā pasaulē ir bezgalīga dažādība. Attīstītas dvēseles var tur mainīt gadalaikus ar gribu. Parasti tur ir pavasaris ar pastāvīgu saules gaismu. Sniegs, kad tas krīt, ir mierīgs un skaists, un nepavisam neaugsts. Kad līst lietus, tas piezemēs maigi kā neskaitām krāsu gaismas. Astrālajā plaknē arī jūtas ir ļoti izsmalcinātas un daudz intensīvākas nekā cilvēki parasti tās piedzīvo uz zemes. Debesis nav bezdarbīga vieta, tās iemītnieki ir ļoti aktīvi. Visas šīs materiālā visuma vibrācijas kontrolē eņģeļi. Astrālās būtnes, lai gan aizņemtas, tajā pašā laikā ir ļoti laimīgas. Dažreiz savā līdzjūtībā pret cilvēci viņi apciemo cilvēkus sapņos vai vīzijās, vai iedvesmo tiem skaistas domas. Tas, cik ilgi persona paliek astrālajā pasaulē, ir atkarīgs no tā, cik labi viņš dzīvoja uz zemes. Tie ar labu karmu var palikt tur daudzus gadsimtus. Pielūdzēji turpretīm savas vēlmes pēc apgaismības iedvesmoti, var izvēlēties atgriezties uz zemes drīzāk, lai turpinātu savas garīgās pūles, jo viņi saprot, ka arī astrālā pasaule ir tikai plīvurs, aiz kura Dievs slēpj savu mūžīgās pilnības seju. Meistar, jautāja māceklis, kā dvēseles atzimst uz zemes? Pēc tam, kad pavadījuši kādu laiku astrālajā pasaulē, Jogananda atbildēja, viņu palikšanas ilgums atkarīgs no viņu sakrātās labās karmas, materiālās vēlmes viņu zemapziņā atmostas. Tad viņus atkal velk atpakaļ uz Zemi vai kādu citu planētu materiālajā visumā ar vēlmju magnētisko pievilkšanu. Fiziskās ieņemšanas brīdī ēterā ir gaismas uzplaiksnījums. Dvēseles citā pasaulē, kas gaida fizisku pārdzimšanu, kad šīs gaismas vibrācijas ir sadarīgas ar tām, traucas pie šīs gaismas. Dažreiz vairāk par vienu dvēseli ieiet mātes miesā vienlaicīgi, tādējādi piedzimst dvīņi.
Māceklis. Vai garīgas dvēseles vienmēr piedzimst garīgās ģimenēs? Meistars. Līdzīgs piesaista līdzīgu. Tāds ir vispārīgais likums. Vēl iesaistās daudzi faktori, laiks, piemēram, un pieejamība. Svētām dvēselēm iespējams reinkarnēties augstu attīstītās ģimenēs nav daudz, jo garīgi cilvēki bieži dod priekšroku neprecēties un neveidot bērnus. Vēl ir individuālās karmas jautājums ar visiem tās sarežģījumiem. Cilvēki ir daudz īpašību sajaukums. Dažreiz gadās, ka svētais piedzimst noziedznieku vecākiem, ja viņam kopīgi ar tiem stipra pievilkšanās, piemēram, uz mieru. Pāriem, kas vēlas garīgus bērnus, meistars turpināja, ir svarīgi, lai viņi tur savu apziņu paceltu, kad sanāk kopā fiziskā vienotībā, jo viņu vibrācija tajā mirklī noteiks gaismas uzplaiksnījuma astrālajā pasaulē īpašības. Kāds pāris man reiz teica, ka viņi grib garīgu bērnu un lūdza man palīdzēt viņiem piesaistīt šādu dvēseli. Es parādīju viņiem bērnu, kas bija miris un kurš, es intuitīvi jūtu, bija karmiski gatavs pārdzimt fotografiju. Viņi jutās pievilkt šai fotografijai. Es viņiem teicu, palieciet seksuāli atturīgi nākamos 6 mēnešus un meditējiet katru dienu. Meditācijas laikā koncentrēties uz šo fotografiju un aiciniet šo būtni savā mājā. Viņi tā arī darīja. Šī perioda beigās sieva palika stāvoklī. Tā bija tā pati dvēsele, kas viņiem piedzima. Māceklis. Ser, ja baltais cilvēks ir aizspriedumains pret melnādainajiem, vai no tā nesakos, ka nākamajā dzīvē viņš pats piedzims melnādains? Paramhansa Yogananda smējās. Tas ir pilnībā patiesi. Nepatika ir tikpat stiprs magnētiskais lauks kā patika. Dievu neiespaido cilvēku aizspriedumi. Dažreiz viņš turpināja, var redzēt veselas ģimenes, kas nedara neko citu, kā cīnās savā starpā. Viņi bija ienaidnieki agrāk, pievilkti kopā vienā mājā, kur tagad viņiem jāizstrādā savus naids tieši kopā. Ir stāsts par kādu baznīcu vienā no Amerikas dienvidu štatiem. Tā bija vieta, kur tikai baltādainajiem cilvēkiem bija atļauts apmeklēt dievkalpojumu. Džims, negru apkopējs, par visu vairāk gribēja tikt pielaists, pielūgt kopā ar draudzi svētdienas rītos. Džim, viņam skaidroja mācītājs, es gribētu, lai tu mums pievienojies. Bet ja tu tā izdarīsi, tu zini, ka es pazaudēšu savu darbu. Kādu nakti Džims ar salauztu sirdi lūdzās Jēzumu. Kungs, kāpēc es nevaru pielūgt tur iekšā kopā ar baltajiem ļaudīm? Pēc kāda laika viņš aizmiga, un viņam tika dota vīzija. Jēzus Kristus viņam parādījās dižā gaismā, smaidot līdzjūtīgi. Mans dēls, teica Jēzus, nejūties tik slikti. Jau 20 gadus es pats mēģinu iekļūt šajā baznīcā, un man tas vēl nav izdevies. 2 mācekļi, kas strādāja kopīgi pie meistara projekta, bija pārsteigti, ka starp viņiem pēkšņi parādījās acīm redzami nepamatots naidīgums. Drīz viņi tika pāri savām sajūtām un izveidoja patiesu cieņu viens pret otru. Vēlāk viens no viņiem pajautāja meistaram, kāpēc mēs abi sajūtām tādu pēkšņu naidīgumu. Jūs bijāt ienaidnieki iepriekšējā dzīvē, meistars izskaidroja. Mūsu emocijas, viņš atzīmē citā reizē, neatspoguļo mūs tādus, kā esam patiesībā savā dvēselē. Dvēsele ir vienmēr mīloša, vienmēr piepildīta ar prieku. Emocijas savukārt aizklāj šo mūžīgo realitāti. Lai atrastu brīvību, mums ir jānomierina emociju viļņi un jāuzturas vienmēr mierīgi, mīlestības un prieka apziņā. Reinkarnācijas mācība ir neutralizēt patiku un nepatiku, vēlmju un riebuma viļņus, ar laipnības, piedošanas un līdzjūtības paušanu pret visiem un ar nelokāmu apmierinātību sevī. Mums jāmīl citi nevis dēļ viņu cilvēku personībām, bet tādēļ, ka viņi ir Dieva, kurš ir vienlīdz visos manifestācijas. Ja tu izsmēji vai nosodi citus, tad kādā brīdī šajā vai kādā nākotnes dzīvē tev būs jāpārcieš šīs pašas pieredzes, kā tiem, kurus tu tik nežēlīgi neatzīsti. Māceklis pēc 5 mēnešiem tuksnesī kopā ar Paramhansu Yoganandu teica, es vienmēr esmu gribējis aiziet un dzīvot viens šādi. Tas, meistars atbildēja, ir tādēļ, ka tu to esi darījis jau iepriekš agrākās dzīvēs. Vairums no tiem, kas ir ar mani, pagātnē ir dzīvojuši
vieni daudzas reizes. Māceklis. Vai es biju joks agrākās dzīvēs? Jogananda. Daudzas reizes. Tev būtu bijis jābūt tādam, lai dzīvotu šeit. Kāds māceklis reiz sūdzējās. Es nedomāju, ka man ir ļoti laba karma, meistara. Empātiski Paramhansa Jogananda atbildēja. Atceries šo, ir vajadzīga ļoti, ļoti, ļoti laba karma, lai persona pat gribētu iepazīt Dievu. Māceklis. Meistari, kāpēc es nevaru atcerēties savas iepriekšējās dzīves? Tā ir labāk parasti, atbildēja meistars ar humoristisku smaidu. Cilvēki drīz zaudētu dušu, ja viņi zinātu visas tās lietas, ko ir darījuši nepareizi pagātnē. Dievs dod viņiem iespēju mēģināt atkal, bez nepatiesās hipnozes, ka viņi paši ir savas kļūdas. Jo mazāk pieķēries esi savam ķermenim, viņš turpināja, īpaši dziļas meditācijas laikā, jo skaidrāk tu atcerēsies savas pagājušās dzīves un visu, ko jebkad darīja katrā no tām. Lielākajai daļai cilvēku nepalīdzētu atcerēties savu pagātni. Pat šīs dzīves laikā paskaties, cik ieradumu atkarīgi viņi kļūst. Es tos saucu par psiholoģiskajiem antikvariātiem. Viss, ko viņi dara, ir paredzams. Pat melodijas, ko viņi svilpo vai dzied, ir tās pašas gadu no gada. Un jo vecāk viņi kļūst, jo vairāk viņi iesakņojas savos domāšanas, jušanas un uzvedības veidos. Šādiem cilvēkiem ir nepieciešama iespēja aizmirst, ko viņi darījuši un kas bijuši, un sākt no jauna. Tikai ar jaunu sākumu ir jebkāda cerība, ka viņi no sevis izveidos kaut ko labāku. Kamēr vien tu baudi dzīvošanu un darbību šajā maldu sapnī, tikmēr tu turpināsi inkarnāciju pēc inkarnācijas pieredzēt šīs pasaules un ķermeņa sāpes un baudas. Bhavad Gita apraksta to kā milzīgu ratu, kas nebeidzami griežas. Tomēr, ja tu stipri vēlies izkļūt, tevi ir jāatbrīvo. Atceries, brīvība ir tavs mūžīgais liktenis. Ra